Neviens nav mājās. Bet kas tad runā? Neviens nerunā. Bet vai tu zini, kur ir Pukšs? Es taču teicu, viņš nav mājās, un viņš šodien nerunās. Ir nu gan neatlaidīgi. Un ko jums vajag? Ielaid, lūdzu, mēs tik tālu ceļu braucam. Labi, nāciet iekšā, durvis ir vaļā. Sveiks, Pukšs! Sveiki, sveiki. Kas noticis, Pukšs? Es esmu ļoti, ļoti bēdīgs. Kādēļ tas ir bēdīgs? Es jūtos ļoti vientuļš. Es esmu visvientuļākais karavīriņš pasaulē. Visas kartes ir izpētītas, un man nav ar ko parunāties. Bet tev taču esam mēs! Jūs atbraucāt, un jūs pēc tam aizbrauksiet. Bet es palikšu viens pats kastē. Bet man tā gribētos ar kādu parunāties, par kādu parūpēties. Tad tev vajadzīgs kāds dzīvnieciņš. Dzīvnieciņš. Es jau ļoti gribētu, bet diez vai meitenīti atļautu man turēt kādu sunīti vai kaķīti. Ko tu domā par šo? Kas tas ir? Tā ir mana vardīte. Es to nosaucu par Lūci. Papīra? Tas neskaitās. Un kas tad vardi pie tam par mājadzīvnieku? Ja Konstantīnam ir zivis, kāpēc tev nevarētu būt varde? Bet ne jau no papīra. Tas nav pa īstam. Bet apskaties, kā viņa lec. Tas gan bija leciens, ko? Lec kā īsta? Mums visiem tādas ir. Mēs atnācām pie tevis, lai uzrīkotu sacensības. Kādas sacensības? Kura varde aizlegs vis tālāk? Nu labi, lai jums veicas. Vai tu negribi piedalīties? Bet man jau nav vardes, man nav pat papīra vardes. Mēs vienu uztaisījām arī priekš tevis. Lūdzu, ja gribi, tā būs tavējā. Paldies. Kas pa lecienu? Mānējā mālocīte. Īsti čempioni. Es tevi saukšu par Reksi. Es vienmēr esmu sapņojis par mājdzīvnieku, kuru varētu saukt par Reksi. Un mēs ar Reksi esam gatavi piedalīties sacensībās. Vardītes sacensībām gatavas? Jā! Tātad uz 3. 1, 2, 3! Ovā! Manē aizlecam vis tālāk. Tu šitā, jā, tev otrā vieta. Es šitā pie pausa. Tev trešā vieta. Varat padot Reksi, lūdzu. Vai vardītes sacensībām gatavas? Jā! Uzmanību, gatavību, starts! Reksis atkal vinēja. Man otrā. Tev trešā. Man otrā. Man šeit. Mālacis, Reksīt, mālacis. Maza zaļa vardīte, kvā, kvā, kvā. Sēž uz lapas upīte, kvā, kvā, kvā. Apkārt ūdens rodas iet, kvā,